Tavs gars ir tas, kurš piepilda mūsu dienas. Paldies par taviem ceļiem. Jā, paldies, ka tu tavā vārdā rakstīts, ka tu sagatavoji saviem bērniem, tiem, kas tevi mīl, tādas lietas, ko mūsu auss, ko mūsu acis nav dzirdējusi. Es tiešām lūdzu, ka tu arī mūs tā sagatavo svētais gars mūsu sirds, ka tā arī ir, ka tās ir tādas lietas, ko mēs neesam redzējuši, ko mēs neesam dzirdējuši. Jā, es lūdzu, ka mūsu ticība nebalstās mūsu ticībā, bet personā tevī, Jēzu, personā, kura varētu vērt durvis, personā, kura saka, hei, seko man, un mēs atrodam sevis dažādiem interesantiem ceļiem, kuros nekad nebūtu iedomājušies būt. Jā, paldies, ka tu tās sniedzies pāri mūsu limitiem, mēs nekāds self-developments, tas nav atkarīgs no mūsu spēka, tas ir atkarīgs no personas, kurš ienāk mūsu dzīvē. Paldies, ka tu esi dziedinātājs. Jā, 14. psalms. Dziedātāja vadonim Dāvida dziesma. Bezprāšs saka savā sirdī, Dieva nevaina, Dieva nav, tie ir samaitāti un dara nelietības, tad viņiem nav neviena, kas dara labu. Tas kungs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem un raugās, vai jau kāds ir saprātīgs un meklē Dievu. Bet viņi ir novirzījušies visnotaļ izvirtuši. Nav neviena, kas dara labu, neviena. Vai tad nav nekādas saprašanas ļaunu darītājiem, kas sēd manu tautu, kas ēd tā kunga maizi, tomēr nepiesaugdami viņu. Reiz viņa vīdamies izbīsies, jo Dievs ir ar taisno cilti. Augstskola turība. Nākamā pietura Olaine. Apžilbats. Taisno cilti. Jūs nievājat nabaga padomu, bet tas kungs ir viņa patvērums. Ak, kaut Izraēlam no Dzijānas nāktu palīdzību, kad tas kungs vērsīs uz labu savas tautas likteni, tad Jēkabs priecāsies un Izraēls līksmosies. Jā, te ir tāds pants. Uzmanību, durvis aizveras. Jā, vai tad nav nekādas saprašanas ļauna darītājiem, kas sēd manu tautu un kas gan ēd tā kunga maizi, tomēr nepiesaugdami viņu. Jā, es tā pārdomāju nesen to lietu par to, ka daudz cilvēku saka, un es arī tā darīju. Kādreiz, man nevajag Dievu, man ir daba, ka daba ir kaut kas tā kā Dievs cilvēku. Un tā, tas ir tāds New Age koncepts, tas ir tāds, kas ir apakšā visām tādām šamaniskajām, okultajām lietām, burvistībām. Tas viss ir saistīts ar dabu, ar dabas pielūgšanu, ka dabā ir tā kā Dievs, tā kā māte dabā, pērkons Dievs, tā. Un tad rakstīts, viņa ēd manu maizi, bet, nepiesaugdami to, kas ir devis to maizi. Un tad es tā iedomājos tādu līdzību, tas tāpat būtu līdzīgi, kā kad mēs ieejam, teiksim, mēs aizējam riktīgi ciemos, vai uz kādām viesībām, un
tur namatās, viņš vienkārši tik ļoti mūs gaida, un viņš ir brīnišķīgs, tā kā tik mīlošs un varens, un viņš mums iecina savā pilī. Pilī, vajag citur, un viņš ir sataisījis visgaršīgākos ēdienus, nezinu, maizi, kaut vai maizi, un jā, vai, es nezinu, visādus ēdienus, un mēs baudam, un ēdam, un tad mēs pēkšņi sakam, hei, šis ēdiens pats no sevi strādās. Mums vajag ēdienu, bet mums nevajag to, kas to radīja. Mēs negribam viņu iepazīt, mēs būsim pēduši, mēs dzīvosim, līksmosimies, dzīvosim kā gribēsim. Jā, mēs esam pēduši, bet tikai negribu to iepazīt, kurš to darīja. Man liekas, tāda dabiskākā vēlme būtu, man liekas, ka bērniem ir sirdī vienmēr, ka viņi tā kā staigā pa zemi un uzdod savus jautājumus, kāpēc ir šīs, viņi aprīno visu vai ne. Viņi tā kā saprot, ka tas nav tā īsti normāli, tas tāds brīnums. Un tad būtu mēs, jā, mēs tur sēdamies, un tad vēl mēs teikt, hei, es vispār pielūkšu šito kūpu un šito maizi es pielūkšu, jā. Maizi ir mans dievs. Tā jau arī vārdā rakstīts, ka vēders ir jūsu dievs, tāds, kas, jā, kas ir novērsušies no dieva. Tas liekas tik muļķīgi. Lūdzu arī, ka mēs kā ticīgi vienkārši neesam tik muļķīgi, ka mūsu ikdienu pārņem, ka vēders ir mūsu dievs, un arī tavā vārdā rakstīts, ka visa laba izdošanās tā nāk no tevis. Viss, kas mums labi izdodas, arī mums ir kādā brīdī likties, kā es visu kontrolēju, kā man viss labi izdodas, un tas es pats nopelnīju, tas ir tāpat kā šis pavasars, vienkārši es to neko neizdarīju, lai tie koki izplauktu, lai tās puķis izziedētu. Tēvs, jā. Es lūdzu tiešām ved mūs šajā pazemības gudrībā, ka mēs meklējam to, kas visu radīs, kas ir pagatavojis to visu, kas ir saklājis galdu, kā tavā vārdā rakstīt, nāciet visi, kas ir izsaukuši, izslāpuši, ka galds ir sataisīts. Es lūdzu, ka šī diena, šis laiks arī ir tāds, ka mēs nākam pie tevis, ka mēs meklējam tevi, ka mēs meklējam tev pateikties, ka mēs meklējam šo nama saimnieku, kurš ir sagatavojis to visu, ka mēs godinām tevi tās par to visu, ka mēs ēdam, baudam, dzeram, pasakamies, mēs sakam, kāds labs radītājs. Ka mēs nevaram vien sagaidīt, lai tevi iepazītu. Tu esi tāds Dievs, jā, ka tu dzirdi nabagā nopūtas, un tās lūdzu, ka mēs esam tādi, arī draudzi, arī ticīgi, tādi, kas ieklausās nabagā padomā. Tās, ka tu arī, tu runā caur, jā, ka nereti tā ir, ka tavs vārds, tavs padoms ir apslēpts pazemīgās vietās, mums ir jānoveicās, mums ir jāpaklausa, ka neviens neredz, ka mēs, nu jā, ka mēs nevarēsim paņemt sev godu par to, dažreiz, ko daram,